Un tas lielākais mīts ir, ka cilvēki domā, ka vides interešu pārstāvji, vides aizstāvji grib, lai mēs dodamies atpakaļ alu laikmetā, dzīvojam kaut kur alās, dedzinam sveces, kas ir absolūti mīts un nepatiesība. Tieši pretēji, ekoloģija tāda, kas ir tāda ilgspējīga vides domāšana, nosaka to, ka mēs varam dzīvot daudz kvalitatīvāk, efektīvāk izmantot resursus, daudz pilnvērtīgāk baudīt dzīvi, un tas pirmkārt nemaksā dārgāk. Es esmu Selīna Vancāne. Es domāju, ka es esmu vairāk vides aktīviste. Pēdējā laikā jūtos kā pētniece, jo aktīvi strādāju pie doktora disertācijas nobeiguma darba pabeigšanas, un es esmu Rīgas domes deputāte. Kopš agras jaunības es jau iesaistījos dažādās nevalstiskās organizācijās, kuras sapratu to, ka var ļoti daudz ko panākt, ja ir idejas un mērķis. Un tad atnākot uz Rīgu, savukārt mani ļoti pārsteidza tas, ka es redzēju apkārtni sev nesakārtotu. Un tad, kad jau man piedzima bērni, un es sapratu, ka es vēlos viņiem labāku dzīvi nodrošināt, tad es iesaistījos dažādās aktivitātēs, kas arī ir tādas ļoti lokālas, teiksim, savas apkaimes uzlabošanā. Un tad jau es biju izmēģinājusi dažādus šos te elementus gan vietējā attīstībā, gan arī strādājot starptautiskās organizācijās un rakstot dažādas politikas rekomendācijas nacionāliem lēmumu pieņēmējiem. Tad nākamais solis likās tāds loģisks arī tad iet pašai un darboties. Un sāku ar tādu vairāk rīcības politikas līmenī, startējot Rīgas domes vēlēšanās. Eiropas parlaments ir ļoti nozīmīgs ar to, ka tā ir vieta Latvijai sēdēt pie viena galda, kā vienā ģimenē, kā līdztiesīgam ģimenes loceklim, paust savu viedokli, pamatot to, pastāstīt, kādas ir Latvijas atšķirības, kas būtu jāņem vērā pieņemot lēmumus Eiropā, lai tie būtu labvēlīgāki, ilgspējīgāki mums. Man liekas, ka manas zināšanas konkrēti gan budžeta veidošanā, gan arī vides ilgspējas enerģētikas jautājumos būtu nozīmīgs papildus, tā teikt, ierocis, lai Latvija varētu arī mērķētāk izmantot visas privilēģijas Eiropas parlamentā. Manuprāt, nav pieļaujams, ka mēs dzīvojam tādā netaisnīgā pasaulē, kur Latvijā iedzīvotāji maksā neadekvāti lielu samaksu par enerģētikas rēķiniem, tāpat laikā dzīvo ļoti neadekvātos komforta apstākļos. Manuprāt, būtu jāmaina tas, ka arī energoefektivitāte, ēku energoefektivitāte ir prioritāte ne tikai uz papīra, bet realitātē. Un iedzīvotājiem, kam ir zemāki ienākumi, noteikti būtu jāizstrādā atbalsta mehānismus un jāveicina to, ka vismaz valsts vai pašvaldība var ieguldīt privātā īpašumā, nosakot to kā pienākumu, ja ēka, piemēram, ir ar ļoti zemu energoefektivitātes rādītāju. Progresīvie ir vienīgais pārstāvs, kas darbosies no Latvijas Eiropas zaļo partiju grupā. Mums ir ļoti svarīgi šis kurs, kuru mēs esam uzņēmuši, un mums ir jāturpina pasargāt mūsu dabas vērtības. Mums ir jābūt balansā, mēs runājam par to, kā saintegrēt šo te sociālo taisnīgumu un vides taisnīgumu. Un, protams, neapšaubām šis te drošības aspekts, kas ir svarīgs, un progresīviem ir tā jauda, deksme. Un es teiktu, ļoti lielas zināšanas, ļoti plašs spektrs pārstāvēts ar dažādu jomu profesionāļiem, bet man liekas, ka progresīvo deksmi nespēja pārsist neviens.